Tātad, laba diena visiem. Nu, redziet, bija kādreiz tāds Šlesers Jensītis, sodomists Rinkēvičs, un YouTube noņēma šo video un izteica man brīdinājumu. Un es gribu viņu, kamēr viņš vēl nav izdzēsts, atkārtoti uzfilmēt un paskatieties, par ko es runāju. Un tātad redziet, kā iet runa par sodomiju, jo YouTube man par Covidu visu, ko dzēsa ārā, ja, tātad sātanistiem, YouTubistiem, šitiem saimniekiem YouTube nepatīk tas viss. Un rekur arī par sodomiju nepatīk un dzēš ārā. Tā, tad labu vakaru visiem, puiši meitenes. Tikko paskatījos YouTube'ā kaut kādu pirms dienas, kaut kādu tur protesta akciju pie prezidenta pils vai kur tur bija, un Latvija pirmajā vietā ar kaut kādu tur stabilitāti, kas tas ir partija vai kas kaut ko tur vicinājās karogiem un kaut ko tur darbojās. Un tur kaut kāds žurnālists bija, Panorāmas vai kāds, un tad kaut ko minēja, kad Šlesers un kas visi šitie sanākušie kaut kādus tur pieprasījuši, nezinu, iesnieguši par kaut kādu pāris tēmas, kaut kāds valodas jautājums, es neiedziļinājos vai krievu vai latviešu, ko tur, kas tur kaut kas pa valodām, un kaut kāds, nezinu, emigrācijas, kāds tur migrācijas jautājums, īsāk sakot, zēna meitenes, nu, es esmu vairāk kā pārsteigts un vairāk kā šokā, jo jums ir jāsaprot, šobrīd, kad valsti ir pārņēmuši sodomisti, kad valsts priekšgalā ir Sodomas grēka piekopējs, kad valstī staķis vai kas tur atļāva, nezinu, pagājušā gada praidu, man ir vesela kaudze visādi video, tad Šlesers ir tik, nu jāsaka, akls, sekls, apmāts, un, teiksim, tā sātana, kā saka, nu, sātana pārņemts vai sātans ir aptumšojis viņa prātu, kad šobrīd tajā vietā, lai tur, kur viņi visi stāvēja pie pils, lai tur skanētu sodomistus nost, tur mēs vēršamies pret Sodomas grēku, jo, kā es teicu, visticamāk, nu, laikam jau kaut kā tā vajag, ka tur kaut kādus, nezinu, Šlesera bērnus sodomisti izvaro, nu, piemēram, es tā kā ideju saku, jo mēs taču kā darām, ja, kamēr nekas, nekur, neko, nekā, ja, tikmēr, nu, visi mierīgi, ja, es jau sen to stāstīju, ka kaut kādā parkā tur paņemtu priekšā, tur kādus bērnus, viņam, es nezinu, ir, nav bērni, mazbērni, vienreiz, kā saka, tur, ar saviem pincīšiem tur kaut ko padarbotos, tad otrā dienā, es domāju, vēl ir jautājums, ka tad ko Šlesers vēl roku dod muška šitam te Rinkēvičam. Es šoreiz man cik video nav, ja, kur viņš taču šito te, nu, jūs saprotiet, zēni, nu mēs galīgi skaldam, nezinu, matus vai ko lai saka, ja, es esmu pārsteigts, es vienkārši esmu pārsteigts, kad, nu, kā sātans var pārņemt to pašu Jensīti, ja, un viss, ja, es neesmu redzējis, ka Jensīts ar karogiem stāv un teiksim, tur izsaka Dieva viedokli, jo Bībelē viss, kas ir rakstīts, ir Dieva teiktais, ja, mēs esam tikai rupori, ja, Dievs ir uzrakstījis, vai ne, mums, un mēs redzam, kad ja Latvijā ir tik tālu aiziets, kad sodomisti ir pie varas un visaugstākā līmenī, un, kā es teicu, staķis vai kas atļāva visus gājienus, un laikam šogad Rīgā šitas gājienas bija, ja, un visi mierīgi viens otram dod rokas, pēc tam, kad tur viens ir darbojies ap locekļiem, vai sev, vai citiem, vai kā tas viss tur notiek, nu, būsim realisti, es nevienu neapvainoju, neko neizdomāju, ko tad šitie te Sodomas grēka piekopēji, ko tad viņi dara, viņiem ir virtuālais seks, nu, takšu nē, nu, viņiem taču ir seks pa polnai programme, un es vienkārši brīnos, ja, kad, nu, jāsaka tā, sātans arī ir apmuļķojis, jo kā sātanam vienalga, vai tas ir Šlesers, vai tas ir Hitlers, vai tas ir Jensītis. Sātans ir melu tēvs, sātans ir tas, kas sagroza prātus, un apsieties viss, kas ir tur
ap Jencīti un visā tajā viņa kompānijā un šitajā te Šlesera vistur tajos, nezinu, kas tie pa kantoriem ir, nosauksim tā, kā es saku, kantori, ja. Mīļie cilvēki, redziet, ne, Bībele taču pastāsta, kad laiku beigās un vispār Sātans vienmēr ir nācis un melojis un apmelojis un pievīlis un tāpēc, teiksim, es iznācu ārā speciāli tikko uzreiz ierakstīt video par to, kad es vienkārši brīnos, kad valsti ir pārņēmuši sodomisti, Dieva sots nāks pār Latviju, un viņš ir pavisam tuvu, ja, un visiem es esmu skaidrojis, kas tas ir numur 1, tas ir nozīmē Krievijas okupācija, Latvijas pilnīga okupācija, un Lietuvas Igaunijas, tas viss būs, un Baltkrievija tajā piedalīsies, mēs to visu labi zinām, Taču tur, kā saka, gadalkeņi haģī, ja, krieviski tāds teiciens ir, ja, ko tad Šlesers ir iedomājies savā naivumā. Labi, viņu tur nenoķēra tajā, kā man čaļi teica, es jau tur nesakoju līdz, bet man Džeki teica, ka tur neesot pierādīta kāda tur vaina, ka viņš tur tās rebas tur visās tais jūrmalu geitās vai kādās geitās tur ko ir darījis, ja. Krič viņu neiesēdināja, labi, viņš izspruka, ja, izgrozījās, teiksim, nezinu, labi, nav, šo nepierādīja. Bet, var sakot, jā, atgriežamies pie šitā visa, kas te notiek, es vienkārši esmu šokā, tādā zināmā kaut kādā, nezinu, es esmu pārsteigts, ja, ka cilvēkiem ir kaut kāda imigrācija, emigrācija un kādas vēl figņas, ja, ka tāpat laikā es vispār brīnos, ja viņš dod Rinkēvičam roku, jo Bībele saka, ar ko tu saējies, tas tu esi, ja pidaras ir viens un viņš dod otram roku, tad tu arī esi pidaras, kā Bībele saka, tu saproti, tu taču, kā, ar ko tu saējies? Jā, ar ko tu saējies, ar ko tu komunicē, tas taču tu esi, kā tā viņš taču ir, vai ne? Tu nevari būt, iedot roku pidaram šitam sodomistam un būt nevainīgs, neaptraipīts, jā? Tu taču tikko turēji viņa roku, var teikt, to spermu vai ko tu tur pārņēmi, jā? Tad iedomājieties, es nezinu, kā tur Šlesers mājā atmazgājās vai šampūniem vai vispār mazgājās, es nezinu. Es vienkārši tikai, izsaku kaut kādas savas lietas, ko es tikko redzēju, ko es skatījos, kā es domāju, un Bībele par to skaidri gaiši saka, un ienāks iekšā krievi, un kā es teicu, sitīs un visus darīs, un tas viss būs, ja, jo kāpēc Ukrainu, pastieties, reku arī uz Ukrainu, ja, ratificēja Zelenskis šito konvenciju Sodomas, šito Turcijas, kā jā, Stambulas, ja, ko te jūs brīnaties, vai ne? Un Bībele ir pilna ar piemēriem, un nekur Dievs nav pateicis, kad jūs variet darīt, bezzakoniju, ja, saprotiet, ja, krieviski, bezzakoniju, un tik dariet, un es jūs neredzu, man acis ir ciet, es guļu, Dievs bišķiņ tur, ja, pačučēs. Tā kā, teiksim, es tāpēc šobrīd esmu pārsteigts par to, kad Sātans ir apmuļķojis Šleseri, Jencīti un pārējos Latvijā. Un ļoti daudzus, visi, kas tai spraidos iet un kas šīs Sodomas lietas piekopt, tie visi ir Sātana pievilti, apmuļķoti. Un Bībele saka, ka viņi iet uz elli visi, ja? Jūs saprotiet, tā jau mēs esam grēcinieki, un bez Kristus mēs ejam uz elli, ja mēs nenākam pie Kristus, pie grēku atzīšanas, nožēlas un pārtraukšanas, ja? Tad nerunājot vēl valsts līmenī, kad šādi viss tiek piekopts un darīts, ja? Un politiķi var kaut kādi būt tik akli, sekli un truli, kad aiziet tur kaut kādiem karodziņiem, kaut ko plīvina, kaut kāda migrācija, emigrācija un ko tur vēl valodas jautājums, ka tajā laikā jau var tur, kā saka, kabinetos staigā ar uzbriedušiem, saprotiet ar ko, ja, un gatavi viens otram kaut kur ieiet un vēl ko izdarīt. Tas taču kā, es taču neko neizdomāju tādu, kas nav, vai ne? Taču visiem večiem ir tas, un viņš taču uzbriest, un viss notiek tā, tie veči, kā saka, viens otrā ieiet, ja? Vai ne, ar mīkstiem jau neiet nekur iekšā, tā kā šoreiz tāds mans ir, tāpēc es esmu pārsteigts, bet ko darīt, Sātans, vai tas ir Šlesers, vai tas ir Jencīts, Sātans jau nežēlo nevienu, Sātans nāk un apmuļķo gan Jencīti, gan Šleseru, gan Staķi, gan Rinkēviču, gan visus pārējos. Sātans ir tāds
gars, jeb šī garīgā būtne, jā, ar saviem dēmoniem un kritušajiem šie visiem eņģeļiem, šī kompānija, šī branģa, jā, ka viņi atnāk un pieviļ un apmāna vecus gados un vīrus un sievas un visus. Bībele saka, visus sātans nāk, lai pieviltu, lai nogalinātu, nozaktu un iznīcinātu. Tāds ir sātana plāns, un viņš ir sācis ar Šlesaru un pārējiem. Nu, puišu meitenes noklausījos, jā, saprotu, kas sātanistiem nepatīk. Protams, ka es visu pateicu, kā Dievs saka, un ar piemēriem un sabiedrībā, un kas notiek Latvijā, un vārdi, uzvārdi un darbības. Es pārskatījos, kamēr vēl viņš ir, jo pēc kāda laika YouTube viņu izdzēsīs vispār šobrīd, viņš ir noņemts no redzamības jums, bet viņš, ja nemaldos, pēc kāda laika YouTube viņu vispār izdzēšu, paņem prom, kamēr labi, ka es vēl paspēju viņu pārfilmēt un ielikšu viņu savā kanālā Pagāno. Tā kā noskatieties šo manu aizliegto, par ko mani nobloķēja un YouTube izdzēsa. Tātad sodomijas, tātad pirmais ir Covida tēma, kas sātanistiem nepatīk, un loģiski otrais ir sodomija.